Sveiki! Šobrīd esmu, varētu teikt, Meža ezers nav, bet Kīša ezera krastā, bet Meža parkā. Un esmu zooloģiskajā dārzā, tātad tas ir Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, un tu esi valdes locekle Anete Bilzēna. Tieši tā. Jā. Jāsaka to, ka, man liekas, tas ir viens no turisma galapunktiem, kur aprita turistu ir visu cauru gadu. Vai ne? Man tev jāpiekrīt. Protams, ka sezonāli. Jā. Vasarā viennozīmīgi šeit ir daudz vairāk turistu, jo mēs esam labākais zooloģiskais dārzs Baltijā, un mēs tā gribam domāt. Un ļoti labs turisma galamērķis arī poļiem un skandināviem, bet vispār jau visu cauru gadu šeit ir mūsu turisti. Jāsaka godīgi, ka neesmu bijis ne Lietuvā, ne arī Igaunijā zooloģiskajā dārzā. Berlīnē esmu bijis, vispār tikai vēl ir Tenerifē. Tātad tur, kur arī ir iekārtoti visi tie dzīvnieki, viņš saucās parks, bet kāds tur Jurassics nav, bet kaut kāds parks. Uz to pusi. Bet pilnīgi skaidrs, Klau, katra sevi cienošas pilsētas, kur nu vēl galvaspilsētas, manuprāt, pašsaprotam lieta ir zooloģiskais dārzs. Un, ja mēs paskatāmies, tad tā vēsture ir vairāk nekā 100 gadi, vai ne? Ir Rīgas zoodārzs. Kopš 1912. gada. Tas nozīmē, mēs... Cariskās Krievijas sastāvā. Un kāds bija pirmais dzīvnieks? Atvērts meža cūka, protams. Tev var likties, ka tas ir kaut kas smieklīgs, vai ne? Kur tad pirms 100 gadiem meža cūkas par Rīgu varbūt arī skrēja? Nē. Manuprāt, arī tā laikā rīdziniekiem meža cūka bija reāls, eksotisks dzīvnieks. Es vakar braucu uz Latgali un pa ceļam man bija meža cūka un man būs jāaiziet uz video reģistrātoru un jāpaskatās, jo reāli pieskrēja pie ceļa, apstājās, un es tajā brīdī biju ar atļautajiem 90-100 km/h un domāju, skries vai neskries? Un tu saproti, ja tas viss bars iet pāri, tad tur labi. Kurā gadā mums kāds zilonis pirmo reizi bija? Neatceries, vai ne? No personiskās pieredzes neatceros, jā. Bet pilnīgi skaidrs, ka pirms kara. Pirms Otrā pasaules kara. Bija jau zilonis? Jā. Wow! Bet tagad mums ziloņi nav, bet ir gaidās, vai ne? Ka varētu ziloņi atgriezties, vai... Zini, kā es tev teikšu, faktiski jautājums ir, kas vispār ir zooloģiskais dārzs mūsdienās. Atceramies, ka ja mēs salīdzinām ar laiku, kad zooloģiskais dārzs tika dibināts, tad šodien zooloģiskais dārzs ir vai nav dzīvnieku izstāde. Viņš vairs nav dzīvnieku izstāde. Zooloģiskais dārzs 21. gadsimtā patiesībā pilda tikai 2 funkcijas. Jā. Aizsargājamo dzīvnieku pavairošana, uzturēšana un pēc iespējas atlaišana atpakaļ dabā. Jā. Un izglītojoša un pētniecības funkcija. Ja, kas savukārt, ja tu man pajautā, kādus dzīvniekus vispār vajadzētu zooloģiskajā dārzā, tad tikai tos, kas ir sarkanajā grāmatā un kas ir reāli apdraudēti. Ja tu paskaties, bet Rīgas zooloģiskajā dārzā roņi ir. Jā, kāpēc? Tāpēc, ka viņi veic šo izglītojošo funkciju. Un tas ir superīgi, jo pirms 20 gadiem tad, kad roņu mazuļi parādījās vispār krasta līnijā, šeit varēja nonākt zooloģiskajā dārzā patiešām suņu sakosti, cilvēku sabakstīti, vai pamesti, mātes pamesti, mazuļi 20-30. Tagad tie ir 1-2 roņu mazuļi, tāpēc, ka cilvēki reāli šodien zina, ko tas nozīmē. Viņi zina, ka mazulis nav pamests, viņš vienkārši mājliet atpūšas, ja? Un viņi paņem tos savus suņus, viņi neskrien klāt fotografēties. Un tas ir laikam spilgtākais piemērs no izglītības. Jā, un arī cilvēkiem varbūt tos eksotiskos dzīvniekus nav gluži jāved uz šejieni, jo tagad mēs diezgan brīvi ceļojam pa visu pasauli, var aizbraukt uz Āfriku, uz dažādiem rezervātiem un tos dzīvniekus apskatīt brīvā
brīvā dabā, kas varbūt pirms 100 gadiem šādas iespējas cilvēkiem arī nemaz nebija, kā teikt. Tā kā es piekrītu tam. Tieši tā. Un mazliet vēl, ja tu par ziloņiem, es speciāli atgriezos pie šī te jautājuma, jo tāpat Āfrika un tie paši eksotiskie dzīvnieki, ja kaķveidīgie šeit var iemācīties dzīvot ziemā ārā, mūsu lauvas, viņas guļ ziemā sniegā. Savukārt ziloņi un vispār zālēdāji, tieši tas pats arī žirafas, viņi nevar. Viņi līdz ar to ir spiesti šos te vairāk kā 6 mēnešus gadā pavadīt iekštelpās. Vai tas ir atbilstoši? Jā, ja mēs investējam tik daudz, lai viņam būtu vieta, kur peldēt, lai viņam būtu vieta, kur izskrieties visu cauru gadu. Bet tas apdomīgais projekts, kas tev plānojas, saprotu, uz 2028. gadu Himalai, tur par lāčiem ir runā vismaz? Jā, tieši tā. Es pati esmu bijis Himalajos, līdz ar to es zinu, ko es gribu. Jā. Es zinu, kā tas izskatās. Ir mazākie lāči, kā viņi? Lielais, melnais Himalaju lācis. Tas ir tikpat liels, cik grizlī? Vai... Mazliet mazāks, jo. Tāpat arī sniega leopards. Ja? Tādi absolūti fantastiski dzīvnieki. Starp citu, melnais lācis dzīvos kopā ar šakāļiem. Vienā voljērā. Jo, ja mēs vispār paskatāmies, kas ir tāda inovatīva pieeja mūsdienās, ja tu vari, tad tu, protams, saliec tajā vienā vidē šeit Himalajā, ne tikai konkrētos dzīvniekus, bet arī floru, kāda ir tur. Arī par to ir padomāts. Un dzīvniekus pēc iespējas arī salikt miksētās ekspozīcijās, jo dabā nekas nav atsevišķi. Viens otru viņi nemedīja? Lācis nēd šakāļus, un šakāļiem būs visas iespējas mūsdienīgi izšmaukt tā, lai viņus lācis ikdienā netracinātu. Jā, lai ja viņš gribēs patrenkt kāds, viņus vienkārši viņi ieskrien savā. Viņi dzīvo kaut kādā zemesalās, vai ne? Vai kā viņi tur... Viņi rokas, protams, jā, bet viņi arī tādās klinšu alās arī, pēc situācijas. Redz, ja tas ir vairāk akmeņains, tad viņš tādā akmeņainā atrod, kur tur iedzīvoties. Aneta, man ar tevi tā ir interesanti runāties, jo vēl gadus kāds 10 atpakaļ mēs runājām par šē. Un tu biji speciālists visos auto jautājumos, kas attiecas par šeit. Tagad es domāju, vai es esmu pēkšņi sastapis biologu vai zoologu. Vai šī pārmija, tev pašai, es domāju, dot attīstībai vai ne? Jo tu iemācies pilnīgi jaunu sfēru. Es agrāk pirms 10 gadiem nebiju tā iedomājies, ka esi tāds dzīvnieku fans un izskatās, ka arī lietprate. Tad vai tas tev ir harmoniski no mašīnām pāriet tagad uz dzīvniekiem? Vai tu esi harmonijā ar šo pārēju? Zini, kā es tev teikšu tā, ka mans uzskats dzīvē, ka tu vari darīt visu to, kas tev ir izaicinoši, bet tāpat laikā, kas tev organiski patīk. Un līdz ar to dari, ko mīli, ko dari, vai ne? Bet ir lietas, kuras droši vien es ar tādu pārliecību nevarētu organiski pārņemt, tāpēc, ka man viņas nepatiktu. Dzīvā daba vispār jebkādi piedzīvojumi, jebkādas ekspedīcijas, jebkādi izaicinājumi visā, kas ir saistīts ar dabu, ar dzīvniekiem, ar augiem, ar vispār dabas parādībām, tas ir absolūts tāds kaifs, ko es esmu, man liekas, jau tā kā no ļoti mazām dienām mēģinājusi izbaudīt, un tajā brīdī, kad atvērās robežas, tad arī caur ceļojumiem. Bet pirmā pieredze ir tev kā pilsētas bērnam vai esi no laukiem? Jā, es esmu purčika meitene. Tad tomēr esi pilsētas meitene. Bet ar visām saknēm laukos, puslatgaliete kārtīga. Līdz ar to viss labi ar mani. Vasaras ir pavadīts. Viss labi ar mani, jā. Tad es pieņemu, jā. Tad tevi zoologs un biologs var būt dabiski, jo vasaras pavadot, jā, laukos tas ir.
Tagad ir mēdījos izskanējis arī šī apvienošanās Rīgas meži un arī Rīgas nacionālais zoodārs. Kā tu pati, teiksim, tur ir dažādas diskusijas, es dzirdu, man pašam šobrīd nav viedokļa. Manā skatījumā man liekas, ka tik tiešām var būt resursu apvienošana, un es saprotu, ka šīs Rīgas nacionālais zoodārs atrodas arī tā kā Rīgas mežu ietvarā. Tas nāk tā kā varētu būt par plusu. Jeb kā tu uzskati, ir tas pluss vai tas nav pluss? Skaties, pirmkārt, es esmu tas vadītājs, kas šo procesu virza. Okay, jā, mēs esam divi valdes locekļi un mēs to virzam. Tā ir jūsu iniciatīva, jā? Es gribētu teikt tā. Tur ir vairāk šie te izējošie punkti. Pirmais, ja es kā reāls saimnieks paskatos uz lietām, kā faktiski mēs atrodamies meža parkā. Jā. Un ja mēs skatāmies uz meža parku tādā plašākā skatījumā, kas nozīmē ezers, promenāde potenciāli, dziesmu svētki, kas nozīmē dziesmu svētku estrāde, parks, sportiskas aktivitātes, un tā skaitā arī parks ar dzīvniekiem. Jā. Tad uz to skatoties, kā uz vispār kopēju Rīgas pērli, ko varētu visas 4 sezonas aktīvi darbināt, ir jāskatās kopsakarā. Un, ja mēs skatāmies, ka galvenais uzstādījums ir attīstīties, galvenais uzstādījums ir nestāvēt uz vietas, nemēģināt sabrukt ar veco infrastruktūru, kāda šobrīd šeit ir, ja? Bet patiešām izdarīt inovatīvi, mūsdienīgi, investīcijas gudri, realizējot, ja? Ar starptautisku redzējumu, ar best business practiciem, kas strādā, kas nestrādā. Tad to nevar izdarīt viens zoodārs, un tas būtu muļķīgi to darīt vienam zoodārsam. Tādēļ, ka Ķīšezars ir robeža, bet viņš ir arī kā frontālā robeža iespējamai pastaigu vietai, iespējamai izvērstai komerclīnijai ar kafejnīcām, ar iespējams kaut kādām ūdens aktivitātēm. Ja? To mēs varam sinerģijā ar Rīgas mežiem izdarīt. Jā, un arī tehnika arī droši vien ir... Tā jau ir apkalpošana, bet pati plānošana. Pats skatījums uz to attīstību. Lai tie kabeli nebūtu sadalīti un nezinu kā nebūtu harmoniski, bet tā var izveidot kopējo kompleksu. Jā, tieši tā. Un savukārt atkal no tāda pēc tam no apkalpošanas viedokļa tieši tas pats. Izmaksu samazināšana arī. Padomā pats, zoodārs ir dārs. Ja? Un ja mēs šeit nākošajā sezonā pie ieejas ieraudzīsim tikpat brīnišķīgu dobi, kāda mums šodien ir pie operas, tad es domāju, ka mēs priecāsimies visi. Es kā apmeklētāji, tu kā īpašnieks, un mēs visi kā zoodārza mentālie, nacionālās vērtības turētāji. Vai tev pašai ir tādas vīzijas, kuru tu jau saredzēji arī varbūt citos zoodārzos, pasaulē? Droši vien, ka esi pabraukājis, paskatījusies, kā notiek. Kas tev ir tā kā 3 līderi, uz kuriem varētu Latvija kaut kādos segmentos orientēties? Tā ļoti grūti viennozīmīgi atbildēt, jo es tev teikšu, ka tajā brīdī, kad tu esi iekšā tai nozarē un ka tu esi tai otrā pusē skatuvei, tad tu saproti, kas ir tie ietekmējošie lielumi. Un pirmais mums ir 4 sezonas. Ja? Līdz ar to es vispār noņemu kā nosacītu paraugu visus tos, kas ir silto valstu zooloģiskie dārzi. Jo viņiem ir absolūti cita bāze. Ja? Es varētu drīzāk varbūt ielikt balto lāci, ja? nekā kādu, kuram ir ļoti grūti augstumā izturēt. Ja no jauna kaut kas ir jādara. No otras puses, pieejai zooloģiskā dārza plānošanā gan es varu skatīties. Un šis ir tādēļ arī tas redzējums par 4 sezonu bioparku, kurā visas 4 sezonas ir ko darīt. Gan pašiem ar dažādām aktivitātēm, gan ar dažādiem pasākumiem. Ir gana daudz sekto teritoriju,
Un tāpat laikā ir šīs vides, kā piemēram Himalaja, kas būs pirmā projekta sastāvdaļa, kura patiesībā ir aktīva ziemas laikā. Jo tādēļ, ka šajos Himalajos ir tas plānotais, Himalaja sākas pie rīsu laukiem. Ja? Un beidzas ar Džomolungmas 8,8, jeb Everesta 8,8. Tieši tā. Lūk, bet mums ir ļoti, ļoti skaidrs tas augstuma rādītājs, kas būs šeit Rīgā. Un tas būs noteikts, ejam jebkam, ko mēs darām dzīvē. Nē, neejam no rīsu laukiem līdz 8,848, ja? Bet ejam ļoti, ļoti piezemēti, jeb skaidri un pārliecināti par to, ko mēs gribam parādīt, un ko mēs gribam parādīt no 2,2 līdz, tieši tā, no 2,2 līdz 5. Ja? Tātad tas ir tā augstuma līnija, kurā būs augi, dzīvnieki un arī cilvēku pēdas. Ja? Lūk, un tas ir arī tas mans redzējums, kā mēs vispār gribam redzēt šo te attīstības ceļu zooloģiskam dārzam, ka mēs iesim pa noteiktiem reģioniem, kuros tu ieej pa vārtiem, tu apskaties visu to reģionu, tev tur ir ko darīt, un tā visām 4 sezonām. Atbilstoši. Un līdz ar to ļoti, ļoti daudz ko var patiesībā mācīties gan no Česteras zooloģiskā dārza Londonā, gan no tā paša tevis minētā Berlīnas zoodārza, ja? Viennozīmīgi. Un tad paķert daudzas foršas idejas no citiem zooloģiskiem dārziem. Es patiesībā nebaidos paskatīties arī uz tiem, kas nāk no ļoti, ļoti bagātām valstīm, ja? No tās pašas Singapūras. Jo ļoti bieži mums profesionāļiem savā starpā zoodārzu vadītājiem diskutējot, Singapūra, mēs taču zinām viņiem vidējos statistiskos rādītājus uz iedzīvotāju, vispār ekonomiskos un tam līdzīgi, un cik viņi var kā valsts atļauties ieguldīt savā zooloģiskajā dārzā. Es teikšu, bet patiesībā ir labi jākopē tas, kas tev nodar, adaptējot, ja? Bet tev ir jāzina, ko tu gribi. Ja? Vai šis varbūt ir provokātorisks jautājums, bet viņš man interesē, vai ir pasaulē tā kā zoodārzi, kas sajiet kopā ar medniecības tēmu, vai tā ir divas šķirtas lietas, jo varbūt var paskatīties uz to saucamo vēsturisko, kā vilks vai varbūt blūzis kāda iemesla. Es vienkārši nezinu, es tikai tagad saucu, vai arī tas pats alnis, kā viņi tur tika medīti pirms 100-200 gadiem, vai tāda ir, teiksim, kā zoodārs, un vienlaicīgi parādot, kā mēs šeit pat uz vietas esam tos dzīvniekus dabūjuši savā varā, un varbūt tas nācis mums arī uz galda. Vai tā ir bijis tāda, vai tās tēmas iet katra savu virdi un nav nekur tāda? Man vienkārši iešaujas galvā. Jā. Patiesībā to aizskāra ļoti interesantu un plašu tēmu. Un šeit man droši vien būtu ļoti, ļoti daudzi tādi apakšpunkti un virzieni, par ko tev stāstīt. Patiesībā caur zooloģiskiem dārziem, kā jau es tev teicu, šī te izglītība, bet ne tikai vides izglītība, arī cilvēka atstātās aktivitātes izglītība jaunajai paaudzei diezgan intensīvi tiek virzīta. Un arī tas, kādēļ ir pazudušas noteiktas sugas pavisam, kādēļ ir apdraudētas noteiktas sugas, un šī ir viena no tām lietām - medniecība. Bet ne tikai medniecība ēšanai, jo mēs esam normāls mednieks, mums vajag ēst. Mūsu restorānos ir gaļas ēdieni. Bet arī tādēļ, ka faktiski medniecība nozīmē status lietu. Un tie paši tīģeri, kādēļ tīģeri ir apdraudēti? Tādēļ, ka viņus izmanto īpašā tieši tā pārsvarā, protams, maskulīnā spēka stiprināšanai. Tas ir visdārgākais elements. Vai arī kažoks pie gultas tīģera notas? Tieši tā. Tātad sievai kažoks, vīram dziedzeri. Un saproti, un šīs te statusa lietas ir tās, kas īstenībā lielos dzīvniekus pasaulē ir apdraudējuši visvairāk. Patiesībā pasaule varētu pastāvēt tikai uz mazajiem dzīvniekiem un vispār uz insektiem.
Ja? Bet lielie dzīvnieki ir tie, kas mums cilvēkiem parāda, cik dažādi mēs esam. Bet lecam atpakaļ, nenovirzoties no tēmas, ko tu man tikko pajautāji. Otra lieta, tātad jā, atbilde ir jā, tas ir. Un tā ir arī mūsu zooloģiskā dārzā. Mums ir vesela līnija tropu mājā, kur var apskatīties, kur paliek dzīvnieki suvenīros, ekskluzīvās lietās un tādās status lietās. Bet vēl viena ļoti interesants virziens ir arī konfiscētie dzīvnieki. Un arī tajā faktiski zooloģiskie dārzi veic izglītojošu funkciju. Un starp citu arī mums ir. Mums ir vesela ekspozīcija ar pumu. Ja? Konfiscētie dzīvnieki, kurus kāds tur mājās, viņiem izrauj falangas, novīlē zobus, izdara visādas citādas šausmīgas lietas ar dzīvnieku, lai viņš viņu tā tik tieši neapdraud, vai ne? Lai ar viņu var tā, ikdienā sarunāties. Ļoti tuvu. Un šis ir tas jautājums par to, cik vispār mūsdienās saprātīgam cilvēkam ir vajadzība pēc šī te mazākā brāļa izmantošanas. Es nerunāju par suni kaķi, kur ir beznosacījuma mīlestība, bet par to, lai iespaidot viņa dabisko to formu, kāds viņš ir, dabiskos instinktus. Kāpēc viņam visu to nodara pāri? Tāpēc, ka viņam ir dabiskie instinkti. Ja? Un ja tev mājās ir puma vai leopards, kā tad tu savādāk vari iedomāties, ka tu sevi pasargā tikai tad, ja tu nodrošinies? Starp citu, būšu godīga, es esmu fotografējusies daudz un tālu ar dzīvniekiem, bet kopš es esmu šai jomā, es tagad ļoti labi zinu, ko tas nozīmē, ne ar vienu veselu, neiespaidotu dzīvnieku tev kā turistam fotografēties neļauj. Ieskaitot pat lielos papagaļus. Es zinu tagad visu, ko viņiem izdara, lai tas, kurš ar tevi fotografē, tas, kurš tev ar viņu ļauj fotografēties, lai viņš pasargātu sevi no tā, ka arī tas papagailītis pēkšņi tev nodara pāri. Jā, jo es esmu pamanījis, braukājot pa dažādām valstīm, tad, kā jau turists, es iekļuvu, un tad es pirms 10 apmēram gadiem, pat vairāk, man liekas, es pamanīju, ka tajās fotogrāfijās, kurās, tur, nezinu, ir nobildējies ar tīgiru un tā tālāk, kā cilvēki sāk heitot. Un tad es sapratu, ka tās nav, tad es iedziļinājos vairāk un es piekrītu. Bet, Klau, Latvijā jau būs laikam tuvojas skaitlim 200 lāči. Un tas ir tas, kas, es teikšu tā, ka laikam neviens dzīvnieks šobrīd Latvijā tā neuztrauc, izņemot varbūt tie kailgliemeži un tā tālāk, kas ir tā kā problēma ievazātā suga. Bet ar lāčiem ir tā, ka tas ietekmē arī turismu, jo cilvēki baidās doties takās un tā tālāk, jo pieaugot viņu skaitam, un pašlaik Igaunijā mēs zinām, ka viņus jau šauj un var pat restorānos nogaršot lāča gaļu, bet Latvijā tas skaits aug, un ja es paskatos uz to pašu Rumāniju, kur gada laikā 18-20 cilvēki tiek nogalināti vai sakropļoti, tad vai nevajadzētu kādu lāci šeit un cilvēkus izglītot, ko darīt vispārībā, kas satiecies ar lāci, jo ir jau tur mēdī mēģina visu kaut kurienes paņemt tos rakstus un izdomāt, varbūt, vai lācis nebūtu tā izglītojošā lieta, kur varētu pastāstīt. Varbūt neliekam dzīvu, bet vismaz ieliekam kādu, lai varētu saprast, jo viņš ir ienācējis vēl pirms 20 gadiem, pie mums lāča nebija. Un tagad viņš ir, un viņš sāk aizņemt to teritoriju. Un tā sastapšanās arī es uztraucos. Es esmu Sibīrijā redzējis lāci apmēram 10 metru attālumā. Un es pret visiem dzīvniekiem varēju izdomāt, ko es ar viņu, vai es kokā ielienu vai vēl kaut ko. Pret viņu es esmu bezspēcīgs. Un, kā ir ar lāci? Mūsu pašu lāci. Ko darīsim? Faktiski šeit ir ļoti skaidra atbilde. Esošajā tehniskajā nodrošinājumā lācim Rīgā nav vietas. Labi, jo ir pilnīgi skaidrs, ka atšķirībā no jebkura cita vietējā dzīvnieka, tu jau visu minēji,
tomēr viņam ir vajadzīgi absolūti citi turēšanas apstākļi no drošības viedokļa, no kopēja drošības viedokļa, no apmeklētāja drošības viedokļa. Pats labi atceries no bērnības, kad viņi bija tur. Vai mēs gribētu atkal viņus tādos apstākļos ielikt? Nē, nekad. Jā. Es nē, kamēr esmu šeit, nē. Es atceros, kā mazs man bija tas... Man arī, es arī cepums metu, viss baigi forši, vai ne? Jā, tieši tā. Nē, cirks ir beidzies. Bet zini, ar to izglītojošo funkciju ir tā, ka mums ļoti, ļoti labi, tā kā Latvija ir maziņa, tad Lāčus mēs varam apskatīt Līgatnē. Labi. Un kopā ar Līgatni, kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, jo mēs faktiski arī viņi, tāpat kā mēs veicam šo izglītojošo funkciju, mēs ik pa brīdim veicam kampaņas, kurās mēs stāstam, ko darīt, kā darīt. Labi. Ja tu mežā sastop lāci, nezinu, vai tas būtu būtiski, ja mēs šo lāci arī šeit izvietotu. Jā, mums ir Latvijas sugas, mums ir tā pati lidvāvere, lūsis, jā, tieši tā, un tur daudz tieši tas, ko tu runāji par medīšanu, vai tieši tas pats arī lauksaimniecības ietekme uz noteiktiem dzīvniekiem un sugām, bet es gribētu teikt tā, ka mēs droši vien ļoti, ļoti labprāt, kā cilvēki gribētu, lai mums ir visi iespējamie pasaules lāči, jo lācis ir viena no dāvaniņām, ko arī mazam bērniņam uzdāvina, tad, kad viņš piedzimst, viņš lācīšu veidīgie, ja? Un te ir tas momentiņš, ka kaut kādā mērā mēs caur šo vienmēr uztveram dzīvnieku, ka viņš ir tā kā rotaļlieta, spēļmantiņa. Bet tas, ko es gribētu šodien parādīt zooloģiskajā dārzā, un kāpēc arī šodien kopēji vairs nekontaktējās ar dzīvniekiem, lai patiešām apmeklētājiem parādītu, un patiesībā arī, lai paši beidzot saprastu, ja, ka dzīvniekam ir viņa vide un viņa instinkti. Un lācis arī, viņu var izaudzināt par cirkuslāci. Ja? Un es gribētu teikt par 95% būt pārliecinātam, ka viņš tā kā tev neko nenodarīs, bet es neteicu 100. Tieši tā. Un viņi var izaudzināt dabisku un faktiski patiešām apbrīnot, cik brīnišķīgs sugas mums ir blakus. Ja tu mini momentiņu par turismu mežu un to, kā uzvesties mežā un kā es pati sajūtos, es sajūtos identiski tieši tāpat kā tu. Es šausmīgi daudz pa mežu, es atvainojos, bazājos viena pati tikai ar suni. Ja? Tagad saku, pirmkārt es paskaitu mazāk reizes, otrkārt es domāju, labi, ka ir tas suns, viņš vismaz novērsīs uzmanību. Jā. Piedod manas mīļais suns, bet jebkurā gadījumā. Ja? Un jā, tas man liek aizdomāties. Ogošana, sēņošana, būšana mežā, mēs braucam ar laivām, paliekam teltīs joprojām, ja? Ar draugiem tieši tas pats, kā tu teici. Lācim ūdens, gaiss, skrējiens, tās visas ir viņa teritorijas. Ja? Viņš ir valdīts. Un tas man atkal liek aizdomāties, mēs tieši tikko kā nospraudām vasaras laivu braukšanas maršrutu, un es padomāju, baigais jautājums, Klau. Jā, es tur saskatu kaut kādu spreju, kaut ko tādu milzīgu, kas uzreiz viņam degunā, bet es sapratu, ka vispārībā skaļi jāuzvedas, un tad tās nevajag klusi staigāt, bet skaļi jārunājas, un tā tālāk, patiesībā šobrīd vēl vismaz tie dzīvnieki pamana un tad dodas, jo tas laikam droši vien sastapšanās, nejaušais sastapšanās brīdis ir tas briesmīgākais, ka abām pusēm, un tad jautājums, ko darīs tajā brīdī. Tu pieminēji to, ka tiešām Latvijā ir daudz arī privātie dārzi, vai jūs, teiksim, tāpat kā ir Rīgas motoru muzejs, un viņš ik pa brīdim sadarbojas arī ar privātiem, kur privātie atsevišķas kolekcijas ik pa brīdim ievet arī, teiksim, Rīgas motoru muzeja. Vai šāda sadarbība notiek, varbūt ir kaut kādi dzīvnieki un tā tālāk, kas nav zoodārzā, bet ir pie privātajiem zoodārziem, un kur
var arī apmainīties, ja tas tādas lietas pagaidām nenotiek. Tas viss ir mazliet citādāk, jo mums ir jāatcerās, ka tieši tāpat kā cilvēks, tā arī dzīvnieks, jo arī mēs esam dzīva radība. Mēs dzīvojam savā ģimenē, savā mājā, savā vidē. Mums ir savs darbiņš un savi pienākumi pret mīļoto un bērniem. Jā. Un ja mums uz ekspozīcijas laiku izceļ un ieliek pēkšņi citā valstī, mēs droši vien, ka nebūtu baigi apmierināti, vai ne? Bet pārīša veidošanai citreiz taču var, vai ne? Tu tagad skaties uz to, kā pāro suņus. bet nē, patiesībā, jebkurā gadījumā, dzīvnieks tieši tāpat viņam pierod pie tās vietas. Viņam, protams, tā ir viņa drošā vide. Ja? Līdz ar to tās nav lietas, ko mēs varam pārvietot. Un to patiesībā ar katru gadu ar vien es laikam gribētu teikt, ka profesionālā zoodārzu vide, kura tiek apliecināta ar būšanu un ar regulāru certificēšanu profesionālajā asociācijā, kas ir Eiropas zoodārzu un akvāriju asociācija vai Pasaules zoodārzu un akvāriju asociācija, kas automātiski sadala šīs abas vides. Ja? Viens ir tas brīnišķīgais mini-zoo, ko tu teici, kur cilvēks pienāk klāt, pabaro par visu no ar to ietekmējošajām lietām. Es tagad nemaz nestāstīšu, bet tur ir ļoti daudz blakņu. Ja? Un tad ir tie, kas ir profesionāli, kas ir izvēlējušies strādāt patiešām sugu saglabāšanas virzienā. Jā, Conservation. Ja? Tas ir absolūti viens mērķis tam visam. Ja? Un tādēļ, jā, ir kaut kādas blaknes šiem te profesionāliem zoodārziem, kuri nedara to, ko sagaida apmeklētājs, jo viņš varbūt mūs tā neizšķiro. Ja? Bet mēs to nedaram aiz pārliecības. Pavisam nesen tika atklāta jauna ekspozīcija Kuprvaļas. Jā. Tas ir. Bet es gribētu pajautāt, teiksim, kā turisti šeit ierodas? Tātad, cik daudz ir vietējie, cik mums ierodas no ārvalstīm? Un varbūt kaut kāda geogrāfija no viņi, vai tie ir pārsvarā vācieši, vai tie ir, kas tie ir, vai jūs esat veikuši to aptāju un sapratuši, kas tie par turistiem ir? Un cik daudz ir tā proporcija vietējie un ārvalstnieki? Kā jau teicu, sezonāli ļoti, vasarā tas ir 30–40%. Kam par labu? Turisti. 30–40% turisti, jā. Ļoti atkarīgs, protams, no vasaras, no vidēji. Lūk, savukārt ziemā tie ir 5%. Labi, jā. Turistu. Jo mēs esam vaļā katru dienu. Katru mīļu dienu. Savukārt, ja mēs paskatāmies geogrāfiski, tad puse no visiem ir mūsu kaimiņi, lietuvnieki un igauni. Tieši tā. Un tad ir vācieši, poļi, mazliet skandināvi. Visi tiek. Un viņiem nav tā kā pirmais galamērķis šeit. Tas ir vienkārši kaut kādā komplektā nāk, vai ne? Pa lielākā daļa viņi atbrauc uz Rīgu un tad paņem 10 objektus, un tajos 10 objektos ir arī Rīgas zoodārzs. Tiem, kas ir tālāki, tiem jā. Bet tiem, kas ir igauņi un lietuvieši, mērķis ir zoodārzs. Tieši tā. Ģimenes ceļojuma mērķis Rīgā ir zooloģiskais dārzs. Un, ja mēs salīdzinām ar to, kas ir katra no mūsu zooloģiskajiem dārziem šis ankurģdzīvnieks, ja, tad mēs labi zinām, ka Klaipēdā ir šis jūras muzejs un delfinārijas, kas nav nekur citur. Jā, tas ir viņiem. Rīgā ir žirafes. Tallinā ir ziloņi. Ja mēs tā paskatāmies. Mēs esam superīgi sadalījuši. Mēs tā varētu. Tā ir arī tāda laba stratēģija tik ļoti mazā attālumā. No otras puses specializēties uz kaut ko, lai nav viens un tas pats dzīvnieks un ir iespēja visiem piedalīties tajā tirgū. Jā, no otras puses laikam, ja mēs kaut vai katrs uz sevi paskatāmies, tad droši vien tos lielos iespaidīgos dzīvniekus, tos tīģerus tā redzēt,
acī pieejot pie šī skatu laukumā pie stikla. Jā, un kad viņš tevī skatās. Jā, ir iespējīgi. Es 15 centimetru attālumā, tas ir iet. Es piekrītu. Vienkārši, ka viņš paiet garām jau ir. Jā. Es zinu, ka tu pagājušā gadā biji tādā pasaules vietā, kur cilvēki dzīvo no kontinenta vis tālāk, kā var iedomāties. Un, man liekas, ļoti retais ir bijis tur. Tā ir Lieldienu sala, ko atklāja holandieši tur 1700 kaut kādā gadā, bet Čīle viņu paņēma 1888. gadā. Un kāpēc viņi saucās tā saucamā Lieldienu sala? Tāpēc, ka viņi atklāja Lieldienās. Es tev mazliet... Perfekti. Klau, es zinu, ka tu ļoti daudz arī ceļo. Vai Lieldienu sala bija kaut kāds sapnis, nejaušība? Kas tas bija? Kāpēc bija no Latvijas jābrauc, jālidot tik tālu? Tas ir nenormāli tālu. Pasaki, kas bija tas iemesls, lai dotos uz turieni? Pirmkārt, es kā normāls padomju bērns, ko es darīju? Redzēju bildes tās. Es lasīju grāmatas, un grāmatās ar melnajām muguriņām bija šie te ceļojumi un piedzīvojumi. Un arī faktiski realizētie ceļojumi, ne tikai izdomātie. Un visiem mūsu... Jā, tieši tā. Visiem mums... esmu izlasījis. Redz, visiem mums mīļais un zināmais Tūrs Hejerdals. Jā. Viņš tur pabija. Un viņš patiesībā bija pirmais, kas 50. gados, tu minēji pareizus laikus, un pareizus gadsimtus, bet līdz tiem 20. gadsimta 50. gadiem patiesībā viņa atradās tieši tajā pašā 18. gadsimta līmenī. Ja? Tur tikai bija no Čīles viens pārraugs ar mazā mājiņā smuki dzīvoja, un tur bija arī maza skoliņa nosacīta. Bet jā, ienākot Hejerdalam un tā kā saņemot šo te valdības atļauju tur izpētīt visu, tad arī mēs mazajā Latvijā iepazināmies ar to, kas īsti ir Lieldienu sala. Un ar to viņa pirmreizīgo sajūtu tai grāmatā es laikam tiku inficēta. Jā. Un es sapratu, tai laikā tas bija tā kā šodien es teiktu, Klau, gribu aizlidot uz Marsu. Jā, apmēram. Jā, tas bija ļoti, ļoti līdzīgi. Tad tagad, kad mums ir tā iespēja, un ka tu jau ļoti, ļoti skaidri vari izpētīt visu, kā, kur, ko, kas, tu vari realizēt šo lidojumu uz Marsu. Pats. Bez ceļojuma aģentūras. Bez ceļojuma aģentūras. Un tā mēs 4 cilvēki paņēmām un aizbraucām uz Lieldienu salu. Klau, bet uzreiz jautājums. Es redzu, ka tu biji tam ceļojumam gatavojusies jau no bērnības. Vai tas, ko tu iedomājies, tā arī bija, jo bieži vien izlasi grāmatu, aizēju uz filmu, un tā filma ir pilnīgi čau. Vai tas, ko tu biji iedomājies, cik lielā mērā, cik procentos sakrīt ar to, ko tu tad redzēji uz vietas? Jo cik ilgu laiku tu pabiji tur 2 nedēļas? Jā. Tad vai šajās 2 nedēļās, pa cik procentiem to, ko tu biji domājis, un tas, kas bija uz vietas, bija 1:1? Es gribu teikt, ka diezgan tuvu tam, ko es vispār biju iedomājusies. Kā saka, es daudz ko esmu dzīvē redzējusies. Nē, diezgan nē. Okay, es sev nebūtu. Tas tā kā apmēram noskatīties, pa diagonāli izlasīt grāmatu, un tā kā apmēram jau zināt. Nē, bet tu vari daudz ko izlasīt par to, īpaši gatavošanās periodā. Lūk, un es teikšu tā, ka ļoti tuvu tam, ko es biju iedomājusies, jo es sapratu, ka kaut kāds 21. gadsimta elpa būs gājusi pāri, bet es pat biju domājis, ka lielāka.
bet patiesībā paldies šai te politiskajai struktūrai, kurā salai ir noteikta neatkarība, jeb tiesības lēmumu pieņemšanas procesā. Ja? Tad faktiski viņa ir atstāta diezgan neskarta no mūsdienu turisma saprotamās attīstības. Ja? Tur ir 2 stāvu apbūve pamatā. Ja tu tagad man tā prasi, varbūt bija kāda 3 stāvu, bet es domāju, ka principā 2 stāvu apbūve. Līdz ar to tas noņem lielās viesnīcas no krasta līnijas. Ja? Tās noņem absolūti uzreiz jautājumu par milzīgu turismu plūsmu. Piekļuve salai ir tikai ar lidmašīnu. 5 stundas. Jālido. Jā, protams, bet es vairāk par to, ka šādā veidā tu vari noteikti apjomā ranžēt, cik cilvēku gadā ierodas salā. Un turistu ietekme uz salu ir konkrēta, zināma, izmērīta, saprotama. Viņi tātad neviena ārvalstu lidsabiedrība nevar nolaisties salā, tikai viņu. Un tikai 3000 metru, viens no garākajiem lidlaukiem. Bet ļoti labs. Jā, zini, kāpēc tā ir tik garš lidlauks? Es izlasīju to, es arī nezināju. Izstāsti man. Tāpēc, lai amerikāņu šutu varētu tur nolasīt gadījumā, rodas kaut kādas problēmas tur okeāna vidū, tad, lai šie te lielie laimeri varētu nolaisties, tāpēc arī amerikāņi arī izbūvēja. Tas vienkārši, tas nāca par labu. Jā, protams. Jā. Un iekļūt tai lidmašīnā var tikai caur speciālu. Principā es izgāju kārtējo muitas un pasu kontroli. Man tagad ir pasē zīmogs ar statuju. Okay. Un līdz ar to viņi arī man iedod papīrīti, viņi man ievada sistēmā. Un ja es neizbraucu mēnešā laikā no salas, tad man meklē rokā. Un izmet ārā. Un tur diezgan viegli man ir atrast. Sala ir apmēram, saprotu, vai no 12 reiz 24 vai 12 reiz 42. Saprotams lielums, ne tāda pankūciņa. Es saprotu, ka tas ir pat mazāk par Rīgu, bet apmēram Jūrmalas lielumā ir. Jā, viņa arī tas šeips tāds. Jā, viņai ir klāt arī 3 vulkāniskās izcelsmes mazā sala, bet tās nav apdzīvotas, ir viena apdzīvota sala un apmēram 7, 8, 9 tūkstoši iedzīvotāji uz tās salas. Kā transports ir, ar ko viņi pārvietojas? Ir kāds tur mopēdi vai mašīna, vispār mašīnas tur ir? Vispār, iedomājies, ka viņiem ir tātad tikai vai lidmašīnas, vai arī laivas no lielā transporta kuģa līdz salai. Jo faktiski arī lēmumā par to, vai izbūvēt ostu, viņi uzlika veto, nē, jo ja viņi atļaut izbūvēt ostu, tad sāktos tieši tā vispār. Ne tikai sākotnēji, ļausim nepiestāt, bet bija pilnīgi skaidrs, ka turismu plūsma būtu arī caur turieni. Tur visu laiku. Un līdz ar to, principā, tu iedomājies, katru lietu var atvest vai nu tikai transporta lidmašīnu, vai nu tikai tik lielu, ko var ielikt laiviņā no transporta kuģa uz salu, uz mazo ostiņu. Lūk, un jā, tur ir mašīnas, tur ir. Ir mašīnas, jā? Tur ir, protams, kad ir mašīnas. Kaut kā taču tas jāpārvieto ir. Tur ir ļoti daudz mopēdu, tur ir faktiski arī dažādi šie te. Tātad aizmirsu, kā viņus sauc, bet brīvā forma, nevis mopēds, bet uz 4 riteņiem. Kvadrocikli? Kvadrocikli, jā, kvadriņi. Tur ir arī šie ļoti daudz, un tas ir veids, kādā viņi paši pārvietojas. Viņiem ir iespēja visur aizbraukt arī ar riteni, bet, viņi ir mūsdienīgi cilvēki. Bet ēd paši, ko mēs vai kaut kā tā? Jā, protams. Bet viņi īstenībā ir tātad, tu minēji cilvēku skaitu, bet tas ir tāpat kā daudzās citās mazās valstiņās. Viņi ārkārtīgi teritoriāli un ārkārtīgi
savas nācijas patrioti. Līdz ar to patiesībā viņi neielaiž savā vidē svešos, lai gan paši vēsturiski ir cēlušies no divām tālām vidēm. Un nekā oriģināla tur nav, ja mēs paskaties. Tieši tā, viena ir Polinēzija, otra ir Dienvidamerika. Jā, indiāņi. Un tas ir pierādīts gan ar gēnu testiem, gan arī vēsturiski ar viņu prasmēm, kādas ir ienākušas no viena teritorijas un no otras teritorijas. Viņi tur skatījās, ka tur ir pirmie ugunskuri parādīs. Tieši tā. 12. gadsimts, kad viņi tur... Un tā statuja sacēla no 12. līdz 15. gadsimtam tajā laika posmā. Tās bija iespaidīgas. Var viņas pieskarties? Un tātad, ņemot vērā, ka tie, kas tagad ir nostabilizējušies kā salas patiesie iedzīvotāji, kā oriģinālie iedzīvotāji, kā viņi sev sauc, tad viņi ir tie, kas ir tā nacionalitāte uz vietas, un tad ir visi tie pārējie, kas ir iebraucēji. Tāpēc viņi paši saka, ka viņi paši dzīvo uz vietas 2500, un visi pārējie ir svešie, kas viņiem jauc dzīvi. Un patiesībā, lai aizsargātu to savu nacionālo redzējumu, nacionālās visas prasmes, attieksmes, tradīcijas, veidu, kā viņi domā, kā viņi attiecas pret dievībām un kultiem, tad viņi īstenībā ļoti daudz ko neļauj, un viņi neļauj pieskarties arī šīm te statujām. Tomēr nevar pieskarties. It kā tas ir ierakstīts šobrīd arī likumā, bet patiesībā tas cēlās pavisam nesen. Un kāpēc? Tāpēc, ka 80. gados ļoti pieauga turisma apjoms. Un katrs mēģināja noskrāpēt mazu izskrāpēt akmenīti. Viņš viegli pakļaujas veidošanai. Jā. Un patiešām tur kaut kad 10 gadu laikā nodarīja diezgan lielu postu esošajām tam skulptūrām. Un tāpēc viņi uzlika šādu likumu. Paši viņi stāsta man šodien, ka tas ir tādēļ, ka ja tu moā iedzīvotājs pieskarsies, tad tu kaut kādā veidā nodarīsi mums mentālo ļaunumu. Bet kā tu labi saproti, tas ir tā adapcija cilvēka prātā starp to, ko mēs darām ar to, kā mēs to skaidrojam. Ļoti daudz, kur mainās diezgan ātri, ja to tā pasniedz. Ko viņi ēd, tu man prasīji? Pamatā viņi... Tas ir vēsturiski izveidojies, bet jau kaut kādā, ja tu varētu teikt, saprotamā, teiksim, 10 gadsimtus uz atpakaļ. Ja? Tātad zivis, vistas un dārzeņus. Ja? Tieši tas, ko tu arī tā iedomājos, un tas, ko tu varbūt arī izlasīji, dārzeņus kādēļ? Tādēļ, ka viņiem bija no inkiem šī teršu veida dārzeņu audzēšanas metodoloģija, ko viņi bija pārņēmuši no tiem, kas tur bija atbraukuši. Ja? Savukārt zvejot, viņi bija iemācījušies no polinēziešiem tieši tā, un viņi arī tur uz vietas sadalījās savā starpā, tā teikt, gudrie salas iedzīvotāji un tie, kas kalpo gudrajiem. Kādēļ? Tādēļ, ka gudrie katru dienu negāja uz darbu. Viņiem bija laiks domāt. Patiesībā viņi vienkārši brauca zvejā, un viņi to nedarīja katru dienu, bet tad, kad jūra viņiem ļāva, okeāns viņiem ļāva. Savukārt tie, kas audzēja dārzeņus, tie bija jāiet katru dienu tos dārzeņus apkopt. Sliņķie varianti brauc uz jūru. Nu jā, kā katrs sev pasniedz, vai ne? Un vistas, protams, ienāca jau stipri vēlāk ar šiem te garām ejošajiem kuģiem ienāca arī aitas. Okay. Tie, kas varbūt arī ir lasījuši un plāno doties uz turieni, kādi tev būtu varbūt 3 ieteikumi attiecībā uz Lieldienas? Varbūt to, ko tu varbūt nebija izdarījusi, bet tagad, ja tu darītu vēlreiz, tu tam varbūt vairāk pievērst uzmanību, sagatavotos, un kas bija tāds varbūt, vai viss bija pilnīgi perfekti? Zini kā, es biju gatavojusies ļoti. Labi, jā. Tā kā es domāju, jā.
Bet es patiesībā domāju, ka noteikti mēģināt izbaudīt absolūti visu, ko tev tur piedāvā. Viss par maksu? Gan par maksu, gan arī faktiski. Gids ir tāds patāvs? Jā, noteikti šis ir labs momentiņš. Tātad paņemt noteikti vietējās izcelsmes gidu un izaicināt viņu uz stāstiem, paņemt viņu privāti un izaicināt uz stāstiem par to, kā viņš šobrīd uztver to, kādā vidē tieši tā šīs attiecības. Un viņš izstāstīs ļoti, ļoti daudz interesantu lietu, kas ir saistībā gan ar valstisko struktūru, gan ar labumiem, gan ar sliktumiem, kāda viņiem ir no Čīles kā valdības. Tāpat laikā arī viņu kultūras izmaiņas pret to, kāda ienāk tagad no pasaules. Un gandrīz katrs no viņiem mums stāstīja, kā viņa vectētiņš, vecmāmiņa vai vecvecmāmiņas brālis ir kaut ko darījis kopā ar Tūru Hejerdalu. Tur arī būs brīnišķīgi stāsti. Tad noteikti es ieteiktu paņemt transporta līdzekli pašiem un visos 4 dienas laikos izbraukāt gan šos te top punktus, kas visur ir iezīmēti, gan arī krustus čērsu pa salu. 4 dienas laiki ir sekojoši. Tumšais laiks, dienas viduslaiks, ausma un riets. Jo faktiski šie te skatu punkti ir tik interesanti visos tajos laikos. Un izbraukājot krustus čērsu pašiem, tu vari arī apķerties ar skulptūru. Un tas man laikam bija tāds mirklis, kurā es to varu salīdzināt tad, kad es uzkāpju kalna Smailē, ka tu esi kaut ko īpašu piedzīvojis, sasniedzis. Tam patiesībā laikam nav nekāda sakara ne ar vietu, ne ar konkrēto laiku, bet tas ir kaut kas tavā galvā, kurā tu vienkārši pilnīgi citādāk sajūties, un tev liekas, ka tu apvienojoties ar to skulptūru, apkampjot viņu, sajūti tur tos gadu simtus caur sevi, kaut ko, kas tevī ir svarīgs, ko tu varbūt vari nolikt un atdot skulptūrai, un kaut ko tu no viņas vari paņemt kā stiprinājumu. Es šādu to pārdomu brīdi izmantoju. Un man tas laikam man tas tā forši nosēdās. Es varētu tagad apklust nakli atcerēties, un man ļoti patika. Man liekas, ka man ir projekts. Nu. Tā kā tu teici, ka tev arī ir latgaļu, varbūt vēl pēc gadiem 20, 30, neejam pensijā, dibinām latgaļu rezervātu tur Latgalē, lai tie rīdzinieki brauc mūs apskatīt. Un mēs vienkārši pelnam naudu un stāstam savas filozofijas, kā bija tad un kā ir tagad, un ko viņi drīkst un ko viņi nedrīkst. Bet pēc 40 gadiem vēl būs mazāk tie, kas runā latgaliski. Tieši tā. Bet es gribētu, lai būtu vairāk, bet ja no kas, tad varbūt dibinām rezervātu, ne? Un trešā lieta. Noteikti peldēties. Un peldēties ir dažas atsevišķas. Redzi? Un tik ātri peldēju uz krastā es nebiju sen, jo patiesībā ir oficiālā peldvieta, kur kaut kādā mērā viņa ir maza un tur droši vien pieskata daudz maz. Bet tad tajos īpašajos izbraucienos tur atrast arī tādas īpašas mazas smilšu vietiņas, kur tu vari ieiet ūdenī. Un tu viņu ieraugi, un tu zini, ka tu vari peldēties pa pliko, un tu sajust okeānu un Lieldienu salā. Un tu iepeldi, un tad tu pingš atceries, te taču bija haizivis. Un tajā brīdī tā kā bulti, tev nevajag viņu ieraudzīt, tu vienkārši atceries. Bet ir viņas tur, Tā runā, tā runā, un katru gadu esot, un diezgan daudz. Un paldies par naudiņu, ko tu mātnes. Redzi. Lieldienu salās viss ir krāsains, pat nauda. Lai vieglāk varētu atšķirt.
Jo vienīgi dolārs ir vienā zīmē. Un zini, kāpēc? Tāpēc, lai cilvēks skaitītu naudu, jo citi to pēc krāsas nosaka, cik tev ir, bet dolārs ir vienalga, vai $1 vai $100, un tas ir domāts tam, ka katru vajag apčamdīt, jo tikai tad tu sapratīsi, cik tev dolāru ir. Bet šeit ir krāsainās, jā. Tie ir kaut kādi nozīmīgi viņu, vai tie ir čīlis? Tie ir čīlis, Viņiem protams. savas naudiņas nav. Viņiem savas naudiņas nav. Viņi īstenībā ļoti ilgi mainījās ar gliemžvākiem, par ko es runāju Heyerdahl laikā, ka vēl joprojām tur bija tādi senie vēsturiskie, senie vēsturiskie principi, un viņiem ļoti daudziem bija arī šīs te mazās figūriņas apzīmētie akmeņi, ar ko viņi tajos 50. gados un 60. joprojām mainījās. Noteikti ir vērts atvest arī savu figūriņu mājās. Nu ko, Anita, es teikšu lielu paldies tev par stāstījumu, paldies par to, ka mums iedevi vīziju un sapratni par Rīgas Nacionālā zoodārza vīzijām, kādā viņam ir, uz kādām vērtībām jūs stāvat, un arī, protams, kas pamatā, jau pēc es braucu pie tevis, es gribēju redzēt un sadzirdēt, kā ir tajā Lieldienu salā, jo tas arī ir viens tāds dārgakmens, ko es labprāt dzīvē iemainītu pret jebkuru mantu, lai es varētu tur labi, pret zemes īpašumu laikam nē, bet par citām kustīgām mantām es varētu mierīgi iemainīt. Tā kā paldies par tevu stāstījumu un lai veicas ar Himalaju projektu, ar Rīgas mežu apvienošanu. Un lai tava enerģija, kā teikt, Rīgā to jūt un vēl lai jūt visā Baltijā. Paldies tev! Paldies, un līdz 28. kad Himalaja būs Rīgā. Jā, labi, visu labu! Paldies!